Palikšu pulciņājos, tralala, kas ko tik skaudēs, tralala, noņem manu vainagdziņu, apsitralala, noņem manu vainagdziņu, apsitralala. Pāri mani, pēc tevi kumā, sarasasā, pāri mani, pēc tevi kumā, sarasasā, pāri mani, pēc tevi kumā. Sarastis spēlēšīda, lai ir kastas, un cakāri, kad sarastis spēlēšīda, lai ir kastas.
ka visi saka, mana sieva laiskan. Lai, kad tik skaista, kad tik labi dancā. Lai, kad tik skaista, kad tik labi dancā. Sveicināti, burvīgās dāmas, galanti kungi, un mums patiesi ir liels prieks, ka jūs tik kuplā skaitā esat ieradušies uz mūsu Baušinieka, Bauskas mākslinieka, vecmeistara, visiem pazīstamā Laimoņa Šulca personāla izstādes atklāt. Šajā sakarā tā, vispirms mēs, kā mājinieki, Laimons ir arī tautas nama mākslinieks, ne tikai foto studijas biedrs, un mājinieku vārdā, tautas nama vadības un visu tautas nama kolektīvu vārdā mēs Laimoni sveicam. Gitai jau rokās ir puķes, un bez puķiem būs vēl kaut kas. Lūdzu. Izmantojot gleznas, un sevišķi, ja tā glezna ir ainava, es mēģinu, teiksim, to cilvēku kaut kādu pusportretu uzfotografēt, teiksim, lai rāmis nebūtu redzams, nebūtu tāds iespējas, ka tas cilvēks atrodās, teiksim, dabā, tenī mežā, ja? Nu, tādu piegājienu es mēģinājis.
Kad es pirmo reizi iepazinos ar savu vīru, es jājums dzirdu. Viņš man sacīja, jūs lieliski turaties segulos. Es taču uzreiz sapratu, viņš man mīl. Bet viņi man atstūma. Lai, kad es līdz vēl pirmo reizi paņēmu rokā, viņi man iekoda. Jā, un viņi turpināja man post līdz 10 gadu vecumam. Es nezinu, māte, ko lai es tev saku, es vienkārši nezinu, ko teikt. Nav stāsta skumjākā par mīlesmetu, kā stāsts par Romeo un par Džuljetu. Mans gaišais eņģeli, par to, ko sirdī dziļi jūtu, ar vēsturīti šo tev sūdz. Mūsu mīļā, burvīgā jubilārija. Vēlot skaistus, radošus, mīlestības, veselības un labklājības pilnus turpmākos mūža gadus, visu tautas nama un tautas radošo kolektīvu, Džuljetu un Romeo vārdā sniedzu tev
nekodi, ja tu labi neiztrīc, izskatiņa nekodi. Triņjāni, 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 izskatiņa. Jā. Nav neviena tautu mēle, kas pēc manis ilgojās.
laikiem tiek saukta par zāļu dienu, kad saimnieces mājas ārstniecībā ievāca gan saknītes, gan saplūdes pat sapļāva zāles lopu kaitēm. Galvenokārt tomēr zāles tika plūktas līgo vakara vainagam, kas simbolizē auglību. Līgo vakarā vajag daudz vainagus, ko mīļotam puisim dāvināt, pašai rotāties, vai arī izmēģināt dažādas līgo zīlēšanas un ticējumus, kas laika gaitā kļūst pavisam moderni. Jāņu naktī noteikti jāsadedzina vismaz viena riepa un jālec pār ugunskura. Kurš būs melnāks, to vismazāk vasarā ēdīs odi. Lai nebūtu jāgādā malku ugunskuram Jāņu vakarā, tad vajagot noplūkt tikai dažus zariņus, un tie nemaz nav jāsadedzina, pietikšot ar apziņu tikai, ka kaut kas ir darīts. Lai vistas labi dētu, Jāņu naktī jāžāvē broileri, un jo vairāk gabaliņos sadalīsiet, jo vairāk oliņas dabūsiet. Katras mājas saimnieks vai saimniece līgo vakarā ir Jāņu tēvs vai Jāņu māte. Pēc kārtīgas aplīgošanas un apdziedāšanas Jāņu māte līgotājs cienā ar alu un sieru. Pēduši, padzēruši līgotāji ejot dažādās rotaļās, tā paejot īsākā nakts gadā, bet galvenais pusnaktī neaizmirstiet par papardas ziedu. Līgo svētku atmosfērā iejutās Ēriks Lauskis, Inese Supe VTV, sadarbībā ar Bauskas tautas nama folkloras kopu Trejupe. Pildi dieviņš šo vietiņu, kur ēdāmi, kur dzērāmi. Pildi dieviņš šo vietiņu, kur ēdāmi, kur dzērāmi. Un atmiņā paliks Freimaņa dīķis, Ķibildas kāpnes, Zubāna rosinošie plāni un Teikmaņa vēlēšanās tos piepildīt. Bet pienāca 1959. gads, un mēs izsitām no rokām zobenus tiem, kuri gribēja te paši sev likumus lemt. Un mēs izrausāmies virspusēm. Velni tankos, raganas lidmašīnās, kā jau 20. gadsimtam pienākas. Bausku īpaši padara tās iedzīvotāji un uzņēmēji, kas ikdienas strādā pie pilsētas labklājības, un šodien pilsēta svin savu 396. dzimšanas dienu. Un šodien svētku dalībnieki saņems veltes, un es parādīšu, kas tad ar viņam būtu jādara, ja? Tātad, Bausku pilsētas svētki 396, liet santīmu pie santīma, sakrāsi latu. Tātad, lai mums būtu labi dzīvot.